1. septembrī uz skolu kopā ar bērniem. Lietuvā vecāki, ja viņu bērni ir līdz 12 gadiem, turpmāk vismaz pusi darba dienas pirmajā skolas dienā oficiāli varēs paņemt brīvu. Vai līdzīgas pārmaiņas gaidāmas arī Latvijā, to skaidroja Kristīna Ozolniece. 18, 19, 20, Pirmā skolas diena ir satraukuma pilna nevien bērniem, bet arī viņu vecākiem. Kamēr skolēni priecājas par satikšanos ar klases biedriem, vecākiem 1. septembris nozīmē papildu rūpes. Mazākie bērni jānogādā uz skolu un atpakaļ mājās. Svinības skolā var aizņemt vairākas stundas, tādēļ pašiem vecākiem jākavē darbs. Pat labi Latvijā iespēja saņemt vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā, ja bērns sāk mācīties 1. līdz 4. klasē, paredzēt tikai valsts un pašvaldību institūcijās strādājošajiem vecākiem. Pārējiem atliek vienkārši mēģināt vienoties ar savu darba devēju. Ir viena daļa, kas tieši tā šo 1. septembri māca atrisināt, vai no atvaļinājuma, vai kā, bet tā jau noteikti nav normāla praksa. Labāk būtu, ka visiem vienveidīgi spēles noteikumi. Savu loģiku tur būtu iespējams no 1. līdz 4. klasē, kas mums ir kā sākuma skola, tad attiecīgi tie vecāki tad izbauda šo dienu kopā ar saviem jauniem skolēniem. Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis atbalsta ieceri 1. skolas dienu noteikt par oficiālu brīvdienu visiem mazāko klašu audzēkņu vecākiem. Par vecuma slieksni un to, vai brīva piešķirama visa diena vai tikai daļa dienas, gan varētu būt diskusijas. Mums jāapskatās, vai mēs esam tie virzītāji, varbūt kāda Saeimas deputāti varētu uzņemties šo jautājumu virzīt, jo tās, protams, ir diskusijas un kaut kur tās jāorganizē, bet domāju, vienam vai otram tas būtu prātīgi to darīt, jā. Savukārt Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja ir skeptiska par brīvdienas ieviešanu atsevišķiem vecākiem. Šobrīd nekādas izmaiņas nebūtu nepieciešamas, bet, protams, var veicināt sabiedrībā diskusiju par to, lai darba devēji būtu atsaucīgi un saprotoši. Un gribu teikt, ka viņi patiešām ir atsaucīgi un saprotoši. Un ir otra iespēja, tā ir atvaļinājuma iespēja šajā laikā. Ekonomikas ministrija jau iepriekš veikusi aprēķinus, ka viena papildu brīvdiena nozīmē 0,08% ieņēmumu samazinājumu valsts budžetā. Pirmās skolas dienas gadījumā samazinājums būtu mazāks, jo uz darbu nedotos tikai 1. klašu bērnu vecāki, nevis visi strādājošie. Tomēr arī Latvijas darba devēju konfederācija izmaiņas likumdošanā neatbalstītu. Tā tomēr ir vienošanās starp darba devēju un darba ņēmēju, un parasti jau darba devējs, lai būtu gan lojāls un ar izpratni raugošu šo jautājumu, vienmēr arī šo darba dienas daļu arī piešķir. Pagājušajā gadā skolas gaidas 1. klasē uzsāka 19 493 bērnu, bet kopumā sākuma skolā, tas ir no 1. līdz 4. klasē, mācības sāk gandrīz 76,5 tūkstoši bērnu. Kristīna Ozolniece, Valdis Auzāns, LNT. Bet